atcerēties savu pirmo pieredzi, bet tas noteikti bija diezgan jau pasen. Un tas bija šķiet, tulkojot Borgesu. Un šīs e-grāmatas man ļoti palīdzēja, tāpēc, ka tulkojot man vajadzēja izmantot arī vēl daudz cits materiālus, paši Borges rakstītos stāstus un komentārus un teiksim, šī iespēja izmantot e-grāmatas ar visiem tiem bonusiem, ko tas dod, ieskaitot meklēšanu kā galveno bonusu, tas man ļoti atviegloja darbu toreiz. Nebija jāiet uz bibliotēku, visu varēja darīt mājās pie galva. Pirmā pieredze ar e-grāmatām man bija uzsākot mācības augstskolā, jo mācību materiāli daudz grāmatas tieši bija e-grāmatu formātā. Tātad pirmā pieredze bija sākot ar septembri. Bija diezgan pasen, un es sapratu, ka ļoti maz latviešu valodā ir viņas sagatavotas. Ja gribās lasīt angliski, tad ir kolosāli, bet ja gribās palasīt latviski, tad ir jāpameklē. Līdz ar to kaut kādu brīdi es atslābu, bet es saprotu, ka tā situācija mainās un beidzot iPadam man būs pielietojumi. Atšķirībā no daudziem citiem pašreizējiem e-grāmatu lasītājiem, es esmu to sācis darīt jau 90. gadu otrā pusē. Man tā pieredze ir daudz biezāka un pamatīgāka nekā citiem. Es esmu izgājis visam cauri, kādreiz lasīju vienkārši tāpat vecajā, lielajā, milzīgajā monitorā, pēc tam ap 2002. gadu man parādījās plauksdators, bija tādas mantiņas, no kurām līdzīgas mūsu laiku viedtelefoniem, bet no viņām nevarēja zvanīt. Kādus 2-3 gadus viņš man bija, milzīgs daudz grāmatu tika izlasītas, pēc tam ap 2007. gadu parādījās pirmais e-lasītājs vēl mazu brīdi, pirms nāca ārā Kindle. Un pat labam lasu no planšetītes pārsvarā. Man principā nav tādas ļoti lielas pieredzes ar e-grāmatām. Es lasu desktop versijās, bet telefonā mazliet ir ļoti veikta, bet rīderi man nav pašai. Pašai var teikt, ka desktop versijā. Grūti atcerēties, bet es pieņemu, ka tas bija tad, kad man draudzene sāk lietot. Man likās kaut kas ļoti nesaprotams un tā kā grūts, jo tas bija ļoti sen. Tā kā man likās, kurš tā dara. Bet es sāku no viņas aizņemties, viņai bija Kindle pasūtīts no ārzemēm. Un tad kaut kad man vajadzēja palasīt mācību ietveros. Un tad es sapratu, cik šausmīgi ērti tas ir. Un tad es pati sāku meklēt visādas grāmatas un lietot. Pēkšņi es nejauši atklāju pirātu saitu, kas saucās Gigapēdija, kur nezināms tobrīd nezināms izcelsmes labvēļi bija nozaguši no visām lielākajām pasaules akadēmiskajām izdevniecībām visas jaunākās grāmatas. Un viņas tur parādījās, pirms viņas parādījās veikalos. Tā bija Cambridge, Oxford, Princeton. Tā bija neticama pieredze. Tā bija tāda pieredze, ka pēkšņi tu saproti, ka sekundžu attālumā no tevis ir vislabākais, ko šobrīd kāds ir uzrakstījis. Un es saprotu, ka pasaule ir izmainījusies. Mana pasaule ir izmainījusies. Mana pasaule, kurā grāmatu pirkšana un nešana smagās summās, pārvietošana no vienas pasaules vietas uz otru, lauku pirkšana pēkšņi atkrīt. Pēkšņi es varu pirkt tikai tās grāmatas, kuras es gribu fiziski turēt rokā, nevis tās grāmatas, kurās es gribu ieskatīties, kuras es gribu palasīt. Tā bija neticama pieredze. Tagad, kad viņas ir aizslēguši, pasaule pamazām atgriežas tur, kur bija. Lai gan es vēl neesmu iepazinies ar visu, ko es tur atradu. Tāda bija man pirmā pieredze.